Nolasīšu vēstījumu no tēva Pio, kamēr dežurēju Jēzus sirds baznīcām. Lūkšana darbos vienmēr bija un paliek viena no visaugstākajām lūkšanas formām. Tēvs Pio, 19. aprīlis 2005. gads, tātad šis te gudrības vārds caur Tatjānu Mikušinu, kas ir ļoti tīrs un gaišs avots, esmu pārbaudījusi dzīvā dzīvē caur savu pieredzi un apliecināts ar brīnumiem manā dzīvē. Es esmu tēvs Pio. Es esmu atnācis pie jums caur šo sūtni. Iespējams, ka daudziem no jums mans vārds nav pazīstams. Es dzīvoju pagājušā gadsimta Eiropā un es biju Romas katoļu baznīcas garīdznieks. Es kļuvu pazīstams pateicoties manām iemantotajām svētā gara dāvanām, bet lielākais cilvēku vairums zināja par mani pateicoties stigmām, ko es nesu savas dzīves lielāko daļu. Ļaudis pulkiem braucu uz dievkalpojumiem, kurus es vadīju, lai tikai paskatītos uz manām stigmām. Es nesu šo nastu savā ķermenī, tāpēc, ka iekšējos līmeņos es uzņēmos šo nastu. Tā bija manas dvēseles brīvprātīga vēlēšanās nest šīs stigmas. Vienlaicīgi ar šīm stigmām es uzņēmos ievērojumu pasaules karmas daļu. Es piederēju pie Romas katoļu baznīcas visu savu mūžu, un es kalpoju šai baznīcai. Jau pēc manas nāves daudz minēja mani par piemēru un kā paraugu uzticībai baznīcai un pakļāvībai baznīcas dogmām un likumiem. Es patiešām paliku baznīcā pat pēc tam, kad man uz daudziem gadiem atņēma tiesības pieņemt grēksūdzes no draudzes locekļiem. Tā bija manas kalpošanas galvenā daļa. Grēksūdzes laikā es uzņēmos sev to cilvēku karmas daļu, kas sūdzēja man grēkus, lai atvieglotu viņu nastu. Man arī bija iespēja grēksūdzes laikā redzēt to problēmu īstos cēloņus, ar kurām cilvēks sastapās savā dzīvē. Un es varēju dot viņiem pamācības, kas nepieciešamas viņu dvēselēm. Es sarunājos ne tikai ar cilvēku, kurš man sūdzēja grēkus, es sarunājos ar tā cilvēka dvēseli, un es mēģināju izdarīt visu iespējamo, lai atvieglotu nastu, kas gūlās uz šo cilvēku kā viņa iepriekšējās rīcības karma. Kaut arī rietumu kristīgajā baznīcā tāds termins kā karma netiek lietots, tomēr man bija iespēja redzēt dvēseļu ciešanu cēloņus, un es darīju visu, kas bija atkarīgs no manis, lai atvieglotu šīs ciešanas un virzītu cilvēku, kurš man sūdzēja grēkus, ārējo prātu uz pareizo ceļu, kas ļauj izvairīties no viņa dvēseles ciešanu cēloņiem nākotnē. Daudzi min mani par piemēru kā pazemības paraugu baznīcas hierarhijai. Es patiešām nepametu baznīcu visos ilgos gadus, kamēr man bija jāgaida, un uz manu tiesību atjaunošanu pieņemt grēksūdzes. Es nepametu baznīcu ne tāpēc, ka samierinājos ar netaisnību no baznīcas vadības puses attiecībā pret mani. Es neredzēju cita ceļa, izņemot Romas katoļu baznīcu, kur izmantojot, es varētu tik efektīvi kalpot cilvēkiem, un ko es varēju likt pretī šim baznīcas vadības lēmumam. Savu cīņu, sāk cīnīties par savām tiesībām, kalpot cilvēkiem. Es taisnīgi spriedu, ka Dievam ir tiesības pārbaudīt mani jebkurā veidā, un viņš to izdarīja caur baznīcas vadību. Dievs atņēma man tiesības izmantot manas dāvanas, Dievs, bet ne cilvēki, kuri tajā gadījumā bija viņa gribas izpildītāji. Tāpēc runa nav par manu pakļāvību un pazemību baznīcas vadības un baznīcas likumu priekšā. Runa ir par manu pakļāvību un pazemību Dieva gribas priekšā. Dievam ir tiesības atņemt mums visu, pret ko mēs izjūtam kaut vai vismazāko pieķeršanos, lai pārbaudītu mūsu uzticību viņa gribai un mūsu pazemību. Eksistē tikai jūsu savstarpējās attiecības ar Dievu, jūsu personiskās savstarpējās attiecības ar Sātanu. Gan viens, gan otrs atrodas jūsu iekšēnē, tāpēc nav tik viegli, pie kuras reliģijas grupas vai pie kura reliģijas novirziņa jūs piederat. Tāpēc nav tik svarīgi tas. Pats galvenais ir jūsu personiskās savstarpējās attiecības ar Dievu. Jūs varat skraidīt no vienas baznīcas uz otru, no vienas reliģijas pie citas, bet jūs neatradīsiet mieru savai dvēselē līdz tam laikam, kamēr nesapratīsiet, ka gan Dievs, gan Sātans atrodas jūsu iekšienē. Bet ārējai reliģijai ir ārējai reliģijai un ārējai reliģiskajai sistēmai ir tikai palīga nozīme, un tās ir derīgas jums līdz tam laikam, kamēr palīdz jums tikt skaidrībā ar jūsu iekšējo problēmu un iekšējo jautājumu risinājumiem. Līdz tam laikam, kamēr tās palīdz jums atrisināt pašu galveno jautājumu par jūsu savstarpējām attiecībām ar Dievu. Un jums vienmēr jāatceras, ka jebkuras baznīcas iekšienē ir cilvēki, kur ir patiesi kalpotāji, un ir cilvēki, kuri atnākuši uz baznīcu, lai pielūgtu savu ego.
un patieso kalpotāju vienmēr ir mazāk. Bet viņi ir jebkurā baznīcā un jebkurā reliģijā, tāpēc, ka jebkuras baznīcas spēks un tās ietekme pamatojas tieši uz to gaismu, kas sevī nes šīs baznīcas un šīs reliģijas svētie, ko sevī nes. Ja baznīca sāk vajāt savus svētos, tad tāda baznīca lemta lēnai nāvei un tāpēc, ka viņa zaudē pamatu, uz kuras stāv. Tāpēc jūs varat meklēt jaunas reliģijas un jaunas cilvēks, kas nes jums zināšanas, bet tāpat jūs varat palikt tradicionālā reliģija un tradicionālā baznīca robežās. Visu nosaka nevis ārēja piederība pareizam vai nepareizam reliģiskiem novirzienam, bet visu nosaka jūsu iekšējā tiekšanās un patiesības meklējumi jūsu iekšienē. Un ja jūsu tiekšanās ir patiesa, jūs vienmēr jebkuras reliģiskās konfesijas ietvaros sastapsiet cilvēkus, ar kuriem jums ir saskaņa pēc vibrācijām. Un jūs saņemsiet no viņiem tieši to, kas jums visvairāk nepieciešams jūsu dvēseles attīstībai patreizējā brīdī. Un tie var būt ne tikai atzinības un pamudinājuma vārdi, bet arī pārbaudījumi, kurus jums ar godu jāiztur. Tāpēc, ka patreizējā brīdī tas ir tieši tas, kas ir visvairāk nepieciešams jūsu dvēseles attīstībai. Un varbūtība, ka jūs sastapsieties ar maldīgiem reliģiskiem strāvojumiem un maldu sektām ārpus oficiālo reliģiju robežām, ir tieši tāda pati kā varbūtība, ka jūs sastapsieties ar maldinošiem reliģiju traktētājiem veco un, kā liekas, pārbaudīto konfesiju iekšienē. Jūs paši ar savām vibrācijām un savām enerģijām pievelkat sev tās dzīves situācijas, kas priekš jums pēc būtības ir testi jūsu ceļā un no kurām jums jāaiziet ar godu. Protiet sadzirdēt savu sirdi, protiet pazīt vilku savju drānās, kas atliku likāms siro un meklē veidu, kā pārņemt savā varā jūsu dvēseli gan tradicionālo reliģisko konfesiju iekšienē, gan arī ārpus viņu robežām. Un nav nekādas garantijas, ka tas cilvēks, ko jūs sasapsiet savā ceļā ārpus oficiālās baznīcas, dos jums to, kas jums nepieciešams. Jūs nokļūstat tajās dzīves situācijās, kuras pievelk sev ar savām vibrācijām. Un kādam ir nepieciešams iziet ārpus tradicionālās baznīcas robežām, bet kādam tieši ir nepieciešams būt šīs baznīcas rāmjos. Ne tāpēc, ka šī baznīca ir tik laba, bet vienkārši šī cilvēka nepieredzējušajai dvēselē būs labāk, ja tā nokļūs pierastajās putekļainajās tradīcijās, bet no svaiga gaisa tāda dvēsele vienkārši saslimt un neizturēt pārbaudījumus. Nav un nevar būt nekādas kopējas rekomendācijas visam. Katrs cilvēks atrod uz savas evolucionārās attīstības pakāpes. Un tas, kas ir labs vienam, citam var būt vienkārši iznīcinošs. Un nobeigumā es gribētu dot jums dažus ieteikumus. Nekad nesteidzieties uzņemties nekādas saistības, kas nozīmētu finansiāli piesaisti kādai organizācijai. Nekad neparakstiet nekādus ārējus dokumentus un līgumus. Jūsu savstarpējās attiecības ar Dievu nevar tikt dibināts ne uz kādām ārējām saistībām, kas jūs saista pie kādas baznīcas vai organizācijas. Jūs paši un tikai jūs paši varat izlemt, cik daudz naudas vai kādu īpašumu jūs varat ziedot tai vai citai organizācijai vai baznīcai. Un neviena fiziskā plānā esoša organizācija nevar piespiest jūs uzņemties finansiālas saistības šīs organizācijas uzturēšanā. Lai jūs atrastu ceļu pie Dieva, jums nevajag piederēt nekādai ārējai organizācijai, bet, lai realizētu dievišķos vadošos principus jūsu dzīvē, atbilstoši tās valsts likumiem, kurā jūs dzīvojat, jums var būt vajadzīga ārējā organizācija, bet šai organizācijai nemaz obligāti nav jābūt reliģiskai. Tā var būt jebkura organizācija, kas paredzēta dievišķo vadošo principu ienešanai jebkurā jūsu dzīves sfērā, bērnu audzināšanai, rūpēs par vecākiem cilvēkiem un grūdieņiem, veselības aizsardzībā, medicīniskajā apkalpošanā, izglītībā un pat jebkurā biznesā. Dzīve ir daudzveidīga un ir vajadzīgs, lai jebkura cilvēku darbības sfēra tiktu dibināta uz augstākajiem dievišķajiem principiem, bet nevis uz iedzīvošanās principiem, un tikai no jums pašiem ir atkarīgs, pēc kādiem principiem jūs vadīsieties savā dzīvē, radot šīs organizācijas. Un brīžiem, ja jūs esat spējīgi izveidot organizāciju un īstenot tajā vadību atbilstoši augstākajiem dievišķajiem principiem, jūs atnesat ne mazāku labumu kā tad, ja visu savu dzīvi veltītu lūgšanām klosterī. Lūgšana darbos vienmēr bija un paliek viena no visaugstākajām lūgšanas formām. Es esmu Tevs Pio.